Šodien pie mums ciemos ir pasaules čempionāta uzvarētāja un arī spā skolu vieslektore Evija Freiberga. Evija ir diplomāta meistara un spā speciāliste ar plašu pieredzi, holistiskās pieejas praktiķe, pirtniece un hidroterapijas terapeite. Evija vada savu spā studiju Daba, miers, balanss baložos, palīdz sievietēm atgūt līdzsvaru retrītos un dalās zināšanās kā pasniedzēja masāžas jomā. Un pavisam nesen ieguva zelta medaļu pasaules masāžas čempionātā nominācijā Wellness Spa. Pastāst lūdzu, kā masāža ienāca tavā dzīvē? Viss sākās no manām vecmāmiņām. Viņas bija tās, pie kurām brauc cilvēki. Viena bija tēva māte, tāda dziedniece, teiksim, un mammas mamma. Viena latgala, viena poliete. Un bērnībā, tas kaut kādi 5-6 gadi, kad man opaps visai prasīja, lai es viņam pamasēju pēdiņas, muguriņu. Tad viņš sāka stāstīt kaut ko par kaut kādām bioenerģijām. Sirms opas, zin kā, viņš jau visu laiku par miršanu runā, vēl visādām lietām. Un līdz ar to, kaut kas nav riktīgi, ja? Bet tagad ar savu prātu es saprotu, par ko ir stāsts. Kāpēc viņš to prasīja, kāpēc viņš tik ļoti vēlējās, lai es varu stundu, 2 viņu masēt, un man nebija grūti. Man patika, un tas tā pamazām blakus masāžai, man masāža nāk visu šo laiku. Tu esi apguvusi dažādas metodas, gan masāžas, dažādas tehnikas, gan holistiskās pieejas tehnikas. Esi arī hidroterapijas speciāliste un pirtniece. Kā tu apvieno visas šīs zināšanas ikdienas darbā ar klientiem? Katram klientam ir sava pieeja. Es cilvēks izjūtu ar telefonu, tā kā mēs parunājam un saprotu, kas viņam pa īstam ir vajadzīgs. Protams, es noklausos viņu sūdzības, ja, vajadzības un izvērtēju, kā sakrīt manas domas ar viņa. Un tā kā mēs tiekamies klātienē, tad es tiešām pasaku tā, tad būs tā un šitā un tā, vai tu piekrīti. Cilvēks, kā tu zināji, ka man tieši to vajag? Un ir tas vēl, kad brauc pie manis jau patstāvīgie 16 gadus, 12, 13 gadus klienti, un viņi saka, zinās sevī, ko man vajag. Es braucu, pierakstās un ir. Un jā, un tiešām ir pārsteigta, ka katru reizi kaut kas jauns, jo mēs visu laiku mainamies. Mums apkārt viss mainās, un tās, teiksim, tās enerģijas, sinerģijas, visas transformācijas cilvēkiem nemitīgi. Tas, kas bija vakar, tas jau ir vēsture. Ja? Un līdz ar to ir cilvēkiem, tā kā tu jūti, ja? Ir mana dzimšanas dienas tādi pasākumi, dzimšanas dienas masāžas. Viņas nelielas kā ar zaļumiem tajā laikā, kas aug, kas zied, tāds tā kā pirts rituāls, bet tas ir spā. Ja, ar augiem, caur augiem, ar skrubiem. To es papildinu ar bambusa koku masāžu, ar akmeņiem. Es izjūtu, un es tev pasniedzu to tā. Būs šādi. Un visi vienmēr ir gandarīti. Ja, un teikt, wow, tu nebeidz pārsteigt mani. Bet pastāst lūdzu, kas ir Lomi masāža? Es esmu dzirdējis, ka tas ir viens no teviem dziedināšanas instrumentiem. Jā, Lomi masāža ir ļoti spēcīga. Es mācījos pie Ludmilas Volkovas. Viņa iedeva tādus pamatus un to izpratnī par šo masāžu. Nekur es neko tādu neesmu neredzējis, nedzirdējis tieši šajā jomā. Ja? Cik spēcīgi, kā strādā astrālā ģeometrija uz cilvēku. Ja jūs noprotat, kas tas tāds ir, jūs ziniet, kā kas sakārtojās. Kā tu sakārto, noņem blokus ģeometriskām figūrām caur ķermeni, un kā pēc tam pavēršās pēc šīs masāžas dzīve vai situācija. Ja? Lomi es netaisu jebkuram katram. Ja tiešām ir kaut kāda situācija vai kas ir jāizmaina dzīvē, vai kaut kā tāda dzimšanas dienas dāvana kaut vai, ja? Tur arī tu pārspēlēji tālākos līmeņos vai transformācijās, tad jā. Bet ikdienā Lomi, jo viņš ir ļoti spēcīga masāža. Tur enerģētiski, astrāli, visos līmeņos. Ja? Mēs mainām ar pateicību caur augšu un caur tevi, caur gaismu. Pavisam nesen tu esi atgriezusies no pasaules masāžas čempionāta ar zelta medaļu. Pastāst lūdzu, ko šī pieredze tev ir devusi kā speciālistei? Jā, tas bija kaut kas neticami grandios. Emocijas nevar izstāstīt. Nevar izstāstīt. Tad, kad skanēja latviešu himna,
ja, tad pavērās asaras. Tā, ka nevar noturēties, visu laiku turējos, lai arī kāds būtu rezultāts. Ja? Tā kā sevi neparādīja to tā kā vājumu, bet to skaistumu, bet tas patiesums, ja, kas nāca sprāgst ārā, ko tu nevari nokontrolēt. Un tu saproti, ka tev no visām malām filmē, ja? Ka saņemies. Bet, nē. Jā, emocijas, tās ir tiešām emocijas ļoti. Un to vairs nevarēs atkārtot, ja? Es nezinu, kurā brīdī. Tas ir tā, kad es nodarbojos ar brīvo cīņu. Kādu laiku, jā, bija Latvijas izlasē, Latvijas čempioni, un man bija paredzētas sacensības braukt uz Eiropas čempionātu, bet finansiāla apstākļu dēļ, var sakot, nesanāca, jā, nav sponsoru. Un te es ieraugu Olgu Siņķi Facebookā, kura ved cilvēkus uz sacensībām, un es viņai, gribu uzrakstīt un nevaru, ja? Un saņemos un vakarā uzrakstu, labdien, Olga, ir iespēja ar tevi sarunāt un braukt uz pasaules čempionu. Kaut kas notriģirēja, un tā kā, tas arī mans mērķis bija dzīvē aizbraukt, mūsu spēku latvieši, ja? Tā kā aizvest uz pasauli, lai redz, jo mums visi domā, ka mēs esam Lietuva, reāli. Daudz nezinu Latviju, ja? Ar masieriem parunājot, un tas tāds Latvija arī ir. Un parādīt, cik mēs esam vareni, lai par mums arī dzird, ka mēs esam spēcīgi masieri. Nopietni. Jā, un tad un Olga teica, man prieks, ka no Latvijas vēlās braukt, un tad sākās mana gatavošanās pusgadu. Jā, ar visu tikšanos, braukāšanu uz koknesi un horeogrāfijas izdomāšanu. Un Olga redzēja, kāda es esmu, kas man patīk, kādas man ir tās kustības. Viņa sūtīja pirms tam arī video, kā es tur to visu redzu un tā. Bet, tad, kad tu esi uz tās vietas, tās skatuves, bet uz tā lielā laukuma, tu esi tu, un tu vairs neko neredzi. Tu ieej meditācijā un dari plūstoši visas kustības, un viss notiek harmoniski. Vairs nekā nav. Tikai tu un tavs modelis, kurš redz dažādas vīzijas. Kā tavuprāt pēdējo gadu laikā mainās klientu izpratne un pieprasījums pēc terapeitiskajām ķermeņa masāžām? Jā, šis jautājums ļoti vietā. Ir tā, ka mani klienti apzinās, ka var dzīvot bez zālēm, bez kaut kādām ķirurģiskām iejaukšanām. Ja tu esi zinošs speciālists un tu viņam var dot tās ieteikumus, metodes, kā panākt veselīgu ķermeni, tas nozīmē man vispieprasītākais viscerālie orgāni un pēdu reflektoloģija. To, ko es tā kā sakārtoju, un tad tu redzi cilvēka vispār iekšējo stāvokli, kā mainās viņa psihe. Ja? Tieši ne jau tā kā psihologs, bet vispār tas dzīves uztvere par dzīvi, ja? Kā viņš mainās. Ļoti arī pieprasītas ir nomierinošas masāžas, pieskārieni, iejaušanas, samīļošanas. Šajā ātrajā dzīves steigā, kas mums ir nenormāli ātrs, cilvēks aizmirstās par sevi un par tiem pieskārieniem. Ja? Pieskāriens un masāža ir cilvēkiem vajadzīga. Masāža, es domāju, būs vienmēr vajadzīga. Ir tīpaši, ja tu to dari no sevis, caur sevi, ja? Nevis naudas peļņas dēļ, ka tu tikai davai močī, lai tev tikai nauda nāk, bet tiešām tu paņem tur 5-3 cilvēkus dienā, bet tu viņiem iedod tik daudz, un pēc tam tu to atpakaļ sajūtu, ko tu saņem, kādas emocijas, kādas skaistas īziņas. Un tas ir tas medus, masierim, vismaz man, ja, kad tev iet tirpiņas no tās emocijas, kas viņiem, un viņi raud no laimes, kaut vai arī atnāk uz sejas masāžu. Tagad vispieprasītākais skaistums, vesels, miers, ja, apkārtējā vīde, tā kā, jā. Un pēc bukālās masāžas, ja, izmasēm vienkārši muti, un viņš sāk raudāt. Viņš saka, tu kaut ko palaidi man vaļā, bet mute ļoti saistīta ar dzemdi, ja? Un līdz ar to tur tāda ķīmija notiek, ka tu redzi, kā cilvēks mainās.
Mainās viņa varbūt arī darba apstākļi, attiecības. Ļoti daudz lietas, kas mainās, kad tu strādā ar cilvēku. Un kad viņš vēlās pieņemt un sadarboties ar tevi. Mēs tikai varam būt kā instrumenti, kas palīgs cilvēkam. Ja? Mēs neesam tas tagad tā 10 reizes. Nē, nebūs tā. Tas tāpatās kā man fizioterapeiti bieži iesaka mani kā masiņu. Saka, viņa ir savādāka, viņa nav tāda kā visi, bet viņa tev var palīdzēt. Un pirmo reizi mūžā es paņēmu vienu vīrieti uz 10 reizēm masāžā. Bet mums bija uz galda arī fizioterapija. To, ko es kaut ko zinu. Ja? Un, jā, viņam nav operācijas bijušas, viņam aizgāja depresija, viņš sāka gulēt. Es viņam vēl prasīju tā, ka teicu, ja es tev palīdzēšu, tu man beigās dejos lambādu. Ja viņš skatās, viņš zina, kurš tas ir. 2 metri skapis tāds vietas. Es jutos ļoti maziņa. Un tā arī bija. Viņš man nodējo lambādu. Super! Jā. Evija ir viena no Spa School vieslektorēm, pasniedzēja, pie kuras gribās pierakstīt, klausīties un arī domāt. Viņas semināri ir iespēja sastapties ar tēmām, kuras ikdienas praksē tiek nepamanītas vai atliktas uz vēlāk. Mums ir liels prieks, ka mūsu kopienā ir tik daudz interesantu un neparastu cilvēku. Katrs ar savu pieredzi, ar savu raksturu. Un mēs ar lepnumu sākam Spa School iesākā.